Kandavā šodienas svētki ir visiem tiem, kuri savu dzīvi bez kāda rejoša, ņaudoša vai vēl kā citādi runājoša kamoliņa nespēja pat iedomāties. Kultūras namā centrālās vietas ieņēmuši gadu populārākie dzīvnieki truši. Jānis stāsta, ka mājās esot ap 70 garaušiem, un šogad populārākais ir pundurtrusis. Tas ir tikai vaļasprieks, tas ir hobijs. Protams, tas nav maizes darbs, un izdzīvot no šī biznesa vismaz Rīgā ar pundurtrušiem, protams, nav iespējams. Turpat līdzās kaķi, kur izcelsme apliecina dišciltīgi papīri un grūti izrunājami vārdi. Šeit tiek lausti stereotipi, ka rīt tualetu dāmām aizņem bezgalīgi daudz laika. Dišciltīgām kaķu meitenēm šis process ir krietni ilgāks. Katram pulkainim nevien savs skaistums, bet arī savs raksturs. Latvijas 2010. gada titulu ieguvējs šorīt nav noskaņojumā pozēt kamerai, un saimniecei nāks krietni pacīnīties, lai ap pusmetru garo un 9 kg smago runci parādītu visā tā krāšņumā. Starp visiem pūkainiem izceļas kāda kaķu meitene, kuras sākotnēji šķiet visparastākais mīncis. Tomēr izrādās, ka viņas dišciltība un arī delvarīgais raksturs slēpjas ausīs. Un ļoti patīk pie cilvēkiem dzīvoties. Un visur vienmēr jābūt uzmanības centrā, gatavojot ēst vai skatoties televizoru vai darot pilnīgi jebko, mazgājot veļu, vienmēr jāskatās, lai neielien veļas mašīnā vai katlā neielien palīdzēt zupu vārot. Tikmēr Bruņnieku pilskalna pakājē jau pūcējas visdažādākā vecuma, lieluma un šķirņu suņi. Dišciltīgi un cēli soļo kolī, santbernāri un citi milzeņi, kurus svars sniedz daudzos 10 kilogramu. Starp tiem arī kāds Ņūfaundlends. Kopā mēs ejam pastaigās pārsvarā pagaidām. Bet tā viņš ir tāds, mēs domājam, viņu aizvest arī uz glābējiem, iemācīt arī glābt. Bet tas mums tāds pagaidām sapnīts tikai ir. Suņu parādi, kurā piedalās tikai Kandavā dzīvojošie rejēji, notiek pirmoreiz, un tajā dalību ņem vairāk nekā 30 četkājaino draugu. Jā, šitas modelis Kandavā pirmo reizi. Es domāju, tas ir jāturpina. Katru gadu tas varbūt versīsies plašumā, novads liels, kāpēc ne?